Nu, pagriežaties pret tavu. Nu, var nākt priekšā, lūdzu, nav jau tālu, 10 soļi. Pa turien var iziet. Var arī šeit, lūdzu. Ieva Skandala ļoti skaisti runāja te par ļoti būtiskiem jautājumiem, bet pati būtība ir tāda, ka no tās runas jēga tikpat kā nebija. Vienīgā runa, no kuras bija jēga. Jā, uzreiz ar sakaru. Man jāparāda zeltā karciņa. Lūdzu, ļausim turpināt. Saprotat, man ļoti aizvēlēja, piemēram, Diks Rietums vai Replis, ka tie cilvēki, kas pameta zāli, pameta tāpēc, ka Aivars Andersons runāja to, ko nevajag runāt. Nu, zināt, man tas dzīvi aizvainot. Te nav pierādījumu, ka viņi pameta tāpēc, ka viņi Aivars Andersons... Paldies, noskaidrojam. Jā, noskaidrojam. Labi. Tātad, jā. Man nepatīk Ritumas kundzes interpretācija. Man patīk tādas meņas, kas nesā īsas kleitas. Es noklausījos nesen Jura Latvīska raidījumu, kurā bija dažādi viedokļi, dažādi interpretācija tam līdzīgi. Es nesaprotu, kā var Latvijas pilsoņi tādā veidā piekrist tam, ko Dita Rietuma būtībā runā un mikrofonā pauž visai Latvijas tautai. Nevar būt tāda lieta, kā saka, nevar būt no vienas puses mīlestība, no otras puses, saprotat vai ne, naids. Te var būt tikai viens vai otrs. Nevar aizmirst par deportācijām, nevar aizmirst par pārdarījumu, par izsūtījumiem, tam līdzīgi. Dita Rietuma aicina visus mīlēt, visus, kā saka, cienīt, visus bučot, visus burtiski var visā pilnībā atdoties, kā saka, vai ne, pacelt, pakļauties tai varai, kas patreiz ir. Nu, piedodiet man tas nav pieņemami. Var jau būt, ka jums no klātesošiem tas ir pieņemami. Man personīgi tas nav pieņemami. Nu, lai jums būtu pieņemami. Jā. Vēl tikai 2 minūtes ļaujam pabeigt. Nu, pabeigsim. Es gribētu jautāt klātesošiem. Kas pacelt rokas, kas atbalsta šo ideoloģiju? Lietuvas ideoloģija, kas atbalsta viņas, kā saka, šo cēlo misiju, kā saka, tikpat kā Jēja Rūpaņana rakstīja to, kā saka, memorandu par saticību, mīlestību. Nu, piedodat, kāda var būt mīlestība ar mūsu slepkavām? Kāda var būt mīlestība? Kāda var būt saticība? Kāda var būt vispār kontaktēšanās, kā saka? Var jau būt, ka Dita Rietuma, kā saka, tiešām ir ar savdabīgu uzskatu, vai ne? Nevar būt diametrāli pretēji virzieni, nevar būt. Pēciet naidu sludināt. Es nesvaru naidu. Es izsaku savu objektīvo viedokli, savu personisko objektīvo viedokli. Mēs taču cilvēki esam, kā mēs par objektiem. Atļaujam Ego pabeigt, jo viņam 1 minūte, viņš pat vārdu naidas nepieminēja. Es nepieminēju naidu, es neaicinu uz naidu, es aicinu uz sapratni par šīs sapulces ideoloģiju. Kur tad mūs aicina? Uz ko? Aicina uz mīlestību, saticību, jeb aicina mūs aizmirst visus pārdarījumus, visus, kā saka, un cīnīties, kā saka, un bučot, kā saka, mūsu kolonistus. Paldies par uzmanību. Kristieši uz mīlestību. Noslēdzam debatu.